Sveicināti handbola karuseļi, nu jau 5. izlaiduma skatītāji, fani, atbalstītāji. Šodien kārtējais ikmēneša karuselis un šodien ciemos pie mums handbola karuseļu krēslos ir Ivars Serefimovičs, kas ir Latvijas jaunatnes izlases galvenais treneris un arī vīriešu izlases otrais treneris un Latvijas jaunatnes izlases spēlētājs Artis Križjus. Artis, pareizi uzvārdu izrunāja? Jā, būs labi. Būs labi. Nu ko, šodien mēs ieskatāmies, kas mums noticis ir decembra mēnesī. Ir viens priecīgs notikums visiem mums handbola draugiem. Tiem, kas seko līdz, tie noteikti jau ir pamanījuši un arī iespējams klātienē apmeklējuši Rīgas domas kausa spēles. Latvijas izlase pēc 8 gadu pārtraukuma ir izcīnījusi Rīgas domas kausu. Lūk, šāds viņš izskatās. Viss ekrānā neielien, bet tāds diezgan pasmaks. Visiem varu atgādināt, ka Latvijas izlase uzvarēja Somijā rezultāti 34-23 pārliecinoši. Uzvarēja Itāliju 27-25 un neizšķirta ar Igaunijas izlasi 22-22. Un tā bija 9. uzvara šajā turnīrā. Turnīrs jau ir tradicionāls, jau notika 17. reizi šogad. Un kā jau minēju, pēc 8 gadu pārtraukuma lielais kauss par pirmo vietu paliek Rīgā. Ivar, tev kā izlases otrajam trenerim īsts komentārs par šīm aizvadītām spēlēm vīriešu izlasei. No sākuma sveiki visiem no Murjāņiem. Runājot par spēlēm, es tā smejoties, ironizēju un saku, ka šis turnīrs bija tāds garstāvokļa turnīrs. Ja? Jebkurā dienā, jebkura komanda varēja jebkuru uzvarēt. To pierādīja katra spēle. Un es domāju, ka tas līmenis apmēram plus mīnus visiem bija diezgan līdzīgs. Un katra spēle tika uzvarēta, teiksim, komandām, kurām bija lielāks gribas spēks. Lai arī citi domāja par Itālijas komandu, kad tā būs vieglu roku ņemama, ja Itāļi parādīja, ka tomēr viņi arī māk handbolu spēlēt un diezgan labi māk spēlēt. Nu, Itālijas izlase varētu teikt tā, mani personīgi nedaudz pārsteidza no dienas uz dienu. Acīm redzot, pirmajā dienā iespaidu uz viņiem atstāja ceļš. Viņi neizskatījās tādi, kādus mēs gribētu redzēt sev pretiniekus, ja, bet nākamās dienas viņi izskatījās ļoti cienījami un pieklājīgi. Tieši tā. Pirmajā spēlē ļoti priecēja tas, ka mēs spējām uzvarēt somus diezgan pārliecinoši. Un līdz ar to tika, teiksim tā, viss rezervisku soliņš spēlēt. Tas bija ļoti pozitīvi. Un kas man ļoti patika beidzamajā spēlē, teiksim, nenoliekšu, ka Krištopāns ir mūsu līderis. Arī Tuminskis tev ļoti labi parādīja šī turnīrā. Ja? Un beidzamā spēle bija ļoti pozitīva ar to, ka mēs spējām bez Krištopāna un Tuminska diezgan labi nospēlēt visiem saviem spēlētājiem. Jā, pēdējā spēlē varbūt ir vērts atgādināt, ka ar Igaunijas izlasi tika nospēlēts neizšķirti 22-22 un faktiski es to sauktu par tādu laimīgu neizšķirti. Piekritīs, Ivari? Jā, laimīgs neizšķirts, bet kauss bija mūsu ģērbtuvē. Tas ir pats svarīgākais, kas bija nepieciešams, ja, jo visi bija priecīgi pēc tik ilga laika beidzot uzvarēt šo turnīru. Mūsu skatītājiem varu nedaudz, teiksim tā, lai radītu nelielu intrigu. Nākamā gada turnīrā ir saņemts, sauksim tā, mutisks apstiprinājums par vienu ļoti tālu zemi, ja, kas būs ciemos ar savu handbola izlasi. Tā kā tas tā nelielai intrigai par šī gada Rīgas domas kausa turnīru. Gaidiet informāciju, noteikti vēlāk zināsiet, par kuru valsti un par kuru izlases šobrīd tā kā ieminējos un tādai nelielai intrigai. Ko pārējām pie mūsu jaunajiem talantiem. Jaunie talanti Latvijas 98. gadā dzimušo izlasi arī aizvadīja 3 pārbaudas spēles šī paša turnīra ietvaros ar Somijas vienaudžiem. Rezultāti arī gluži kā vīriešu izlasēji krasi atšķirīgi, manuprāt, redzēju klātienē no 3 spēlēm 2. Pirmā spēlē pārliecinoši uzvar 30-20 pret Somiju, otrā spēle 23-26 zaudējums, diemžēl, un trešā spēle arī 23-29 zaudējums.
Varbūt sāksim otrādi. Gribētos dzirdēt Arta komentāru par šīm spēlēm. Kas bija tās labās lietas, kas izdevās, kas netik ļoti sanāca? Nu, lūdzu, Arta, vārds tev. Sveiki visiem! Es domāju, pirmajās spēlē mums kombinācijas arī diezgan labi gāja pret Somiem cauri. Lai gan no sākuma mums tā kā tas rezultāts bija Somija nedaudz par labu, bet tad mēs pievilkām. Tad jau audzējām to pārsvaru. Jā, mums uzdevums bija galvenais arī nenolaist to pārsvaru, turpināt audzēt viņu, noturēt. Par otro spēli es domāju, ka mēs tā garstāvoklis tā kā bija tāds. Pirmo spēli mēs viņus uzvarējām, domāju, tā otrā spēle ar tā būs. Nu, tik nenovērtējām pretinieku, tāpēc, jā, Somi ņēma virsroku par to spēli un arī atkoda mūsu kombinācijas, nekas vairs tā īpaši diži negāja cauri. Trešajā spēlē es domāju, ka arī mums pietrūka izlases galvenais treneris, Ivars. Spēlējām, mēs turpinājām spēlēt tās pašas kombinācijas, mēģinājām viņas izpildīt. Bet arī Somi neļauj, viņi pretojās mums. Domāju, ka tas tāds galvenais, tas, kas mums neļauj tās otrās divas spēles uzvarēt. Tā varētu teikt, ka pēc pirmās spēles tāds pašpārliecinātības vēlniņš piezagās jums. Domājāt arī, ka atlikušās divas spēles varēsiet salīdzinoši viegli paņemt. Nu, es domāju, ka jā, tas varētu būt tā psiholoģiskais vairāk tieši. No tādām kļūdām spēlēm ir jāmācās, jāizdara secinājumi. Ivar, tavs komentārs par mūsu jauno talantu šīm aizvadītajām spēlēm? Par visiem 100% var piekrist Artim. Jā. Mēs bijām spēlējuši ar Igauniem Lietuvā. Varētu teikt, ka pārliecinoši uzvarējām. Galotni nesanāca, bet uzvarējām. Otro spēli uzvarējām pa 10 šī pašā Domas kausā. Jā. Un, kad nāca trešā spēle, mans pirmais uzstādījums ģērbtuvē bija tikai es runāju, kā lai sakā, to galvas spēlētājiem. Es kaut kur zemapziņā jūtu, ka viņi varētu palaisties. Jā. Ir tas vecums, karstasinīgi, jā. Un daudz un dikti runājām, ka nevar laist nekādas vaļības, kad Igauni Somi nemaz tik slikti nav. Bet, varbūt tur ir arī mana vaina, kad man nesanāca viņus pārliecināt pa visiem 100%, kad tā uzvara viegli nenāks. Un teiksim, tas komandas gars vispār izpalika spēlē. Notika ļoti daudz pārmetumu spēlētājiem pret spēlētāju. Komandas gara vispār bija 0 uz laukumu. Tāda negatīvā lieta, ko tu izcēli, kaut ko pozitīvu pasaki, kas bija tas labais? Pirmajā spēlē, manuprāt, jau kā Artis minēja, ļoti daudz sadarbības veiksmīgi tika realizētas un salīdzinoši viegli vārdi tika gūti arī pēc šīm sadarbībām. Savukārt otrajā spēlē vairs tik viegli negāja, vai Somi jau bija jau atkoduši? Tā varētu teikt, Somi bija atkoduši sadarbības, jā, vai kombinācijas, kā mēs viņus sauksim, vienalga. Bet spēle jau nebalstās tikai uz sadarbībām. Ja? Ja tu nevari kaut kur 1-1 nospēlēt, pievilkt savu blakus esošo pretinieku, ja handbols ar to arī beidzās viss. Un, teiksim, šī divcīņā 1-1 mēs arī sākām zaudēt otrajā spēlē. Tad, kad rezultāts bija negatīvs, komandā parādījās panika, katrs mēģināja vilkt deķi uz savu pusi, glābt tēviju, kas arī mūs šausmīgi iegrieza. Tad jautājums tad Artim, vai ir komandā kāds, kad šādos brīžos ir spējīgs uzvilkt visus pārējos, uzmundrināt? Es domāju, ka jā, visvairāk tas ir tā kā treneris, kad paņem timeout, tad, kad visi sanāk kopā, tad, kad visi tur tā atbalstam viens otru, tur tā pasakam kādu labu vārdu, nevis tajā spēles karstumā izspļauj kaut ko tādu negatīvu par spēlētāju, pretspēlētāju. Pagaidām mēs tādu spēlētāju meklējam, ja, kurš spēles laikā varētu nomierināt visu komandu. Es domāju, ka pagaidām mums tāda vēl nav, bet mēs to strādājam. Ar pieredzi arī nāks tas, un gan jau, kad laika gaitā arī parādīsies kāds līderis šajā lauciņā.
Vai ir vēl kas tāds pozitīvs vai par šīm aizvadītajām spēlēm, Ivar? Kas tevi, varbūt kāds spēlētājs, kas tev pārsteidza? Mani personīgi vērojot šīs spēles nedaudz pārsteidza Kristers Ozols. Par kuru spēli iet runa? Par pirmo spēli viennozīmīgi? Par pirmo, jā, es runāju, ja konkrēti par kuru spēli, tad par pirmo, kuru tika uzvarēta rezultātu 30-20. Viņam personīgi ļoti veiksmīga spēle bija. Jā, piekrīt, un viņš arī šī līmenī var spēlēt, jā. Viņš arī diezgan emocionāls puika ir, ja viņam spēle aiziet, viņš var ļoti labi nospēlēt, viņš ir inteliģents, prātīgs uz laukuma, jā. Nākamais brīdis, ja spēle neaiziet, tā meistarība aiziet uz pretējo pusi. Ja kaut kas nedaudz nesanāk, viņam nekas nesanāk. Tā kā mums jāmēģina viņam tieši tā latiņu noturēt, ja viņš kā nekā ir saspēles vadītājs, un viņam tā spēle jāņem savos grožos. Un lielā mērā tas spēles rezultāts ir no viņa atkarīgs. Tā kā uz viņu gulstās liela atbildība un jācenšas viņam to līmeni, kā lai saka, izlīdzināt, lai nebūtu tā kā pa bedriem. Čaļi vēl jauni, tas viss nāks ar pieredzi un ar laiku, jā, bet tā ir tāda svarīga lieta. Priekšā, kas vēl atlicis jums, ir Latvijas čempionāta izskaņa, tuvojas kāds noskaņojums vai gatavojoties arī šīm spēlēm? Jo čempionātu domāju, ka arī jums gribās noslēgt uz pozitīvas nots. Vai ir plānā no kāda paņemt kādus punktus, kādam ieķerties kājā? Cik es tagad noprotu un dzirdu komandā to vilšanos pa tām divām zaudēm, jā, pret Somiem. Tad puiši grib rehabilitēties, jā, un centīsies par visu varu tiešām kādam iekost kājā, jā, un tuvākais pretinieks mums ir ASK. Nopietni gatavojamies un ceram, ka rezultāts arī būs labs. Arti, jūs ikdienā dzīvojat Mūrjāņos, un tur ir arī kāds no ASK spēlētājiem no mūsu junioru izlases, vai esi jau paspējis viņiem šo mesiģu nodot, ka jūs nopietni gatavojaties ieķerties kājā, piemēram? Jā, es tā personiski īsti nē, bet komandas biedri ir to teikuši, jā. Un tie mums tā kā pretī cīnoties, tā kā smejoties atbild, ka nē, mēs bezmazliet tā kā, mēs neesam uz to gatavi, tā. Bet mēs centīsimies to rītā pierādīt un, kā jau treneris teica, iekosties kādam kājā. Super, es novēlu no sirds, lai jums izdodās. Es domāju, ka jūs to esat pelnījuši. Jūs esat ieguldījuši lielu darbu un turpināt vēl joprojām to darīt ikdienā Mūrjāņos trenējoties. Nākamais pārbaudījums ir tātad Latvijas čempionāta noslēgums, un tad savukārt aprīlī ir plānots turnīrs Salaspilī. Šai konkrētai izlasē 98. gadā dzimušiem puišiem, jā, šobrīd izlašu dalībnieku sastāvs šim turnīram vēl tiek formēts. Viena izlase ir mutiski apstiprinājusi savu dalību. Intrigu nesēšu un nesaukšu, kura tā ir. Pienāks laiks, uzzināsim arī to. Es saku jums paldies, bet jūs aicinu vēl neatslēgties, lai noklausītos arī citus jaunumus, par kuriem gribu nedaudz ieminēties, un tad jau 5. karusels arī būs beidzies. Tātad 26. decembrī arī notika mini handbola turnīrs Olimpiskajā sporta centrā. Kā vienmēr, jau tradicionāls otro gadu pēc kārtas, šogad pulcēja 30 komandas. Visus rezultātus varat atrast mūsu mājaslapā handball.lv sadaļā mini handbols. Tur ir arī foto un video galerijas, kur varat iepazīties, un, kas zina, varbūt arī kādā no foto atradīsiet sevi, vai arī video iespējams ieraudzīsiet sevi. Nākamais, kas mums aktuālais šeit tuvojas janvāra mēnesī, tad divas lietas. Pirmais ir zvaigžņu spēle, un zvaigžņu spēle mums šogad norisinās 14. martā Ludzā, bet janvārī 19. sāksies balsošana zvaigžņu spēlē. Nepalaidiet garām, ļoti svarīga informācija šī ir. 19. datumā tiks palaista gaisā mājaslapa,
kurā tad varēsiet balsot par saviem favorītiem. Tātad skatītāju izvēlētais starta septītnieks arī sāks zvaigžņu spēli. Un janvārī vēl aktuālais pasaules handbolā. Pasaules čempionāts Katārā. Tātad sākums 15. janvārī līdz pat 1. februārim. Aicinu visus skatīties. Spēles solās būt ļoti interesantas. 15. janvārī mums sākās ar atklāšanas spēli Katāra, Brazīlija. Ivar un Arti, noslēgumā, vai jūsuprāt, kur ir favorīts šī gada pasaules čempionātā? Ivar. Man jautājums? Jā, šauj vaļā. Kurš ir tavs favorīts šī gada pasaules čempionātā? Bookmaker kantori liek visvairāk un vislielākās izredzes uz Franciju. Es arī gribētu teikt, ka jau pēdējo 10 gadi man vairāk simpatizē Francija. Viņa diezgan labi sevi ir apliecinājusi no gadu uz gadu. Ja? Ir varbūt kaut kādi kritumi, bet galīgi minimāli kritumi. Tā kā dzīve rādīs, es domāju, ka francūži. Arti, tavējie favorīti? Es nezinu. Francūži, protams, bet arī, es domāju, viņiem tā konkrēti spējīgi var cīnīties pretī Dāņi ar Spāņiem, manuprāt. Dāņus. Tad tavs tops 3 ir Francija, Dānija un Spānija, ja? Jā. Ok. Labi, paldies jums par dalību. Paldies arī sakam visiem, kas skatās karuseli. Kā vienmēr aicinu iesūtīt, izmantojot sociālos, Twitteri, Facebooku draugiem vai vienkārši izmantojot e-pastu info@handball.lv. Jūsu interesējošos jautājumus vai iespējams, ka ir kāda persona, ar kuru jūs gribētu noklausīties un redzēt interviju sarunu, kā esiet aktīvi sociālajos tīklos. Mēs savukārt no jums atvadamies līdz zināmam brīdim. Arī handbola karuselis centīsies jums sagādāt pārsteigumu, kas ir saistīts ar šī gada pasaules čempionātu. Vēl viena intriga, sekojiet mums. Un tad uz tikšanos. Čau, paldies Arti, paldies Ivar, lai veicās un uz tikšanos.